1. jūlijā ar prāmi nonākuši līdz Helsinkiem, kur pavadījām laiku līdz pat 3. jūlijām. Jaunieši uzreiz devušies izzināt pilsētu un kā galveno aktivitāti izvirzījuši zinātniska centra Heureka apmeklējumu. Zinātniskais centrs ir pielāgots katram, un arī ar redzes traucējumiem ir iespēja praktiski izzināt izstāžu zāli. Aizraujoša un jautra praktiska vidē, jaunieši uzzināja interesantus faktus par zinātni un tehnoloģiem. Jaunieši izmēģināja uz sevis gravitācijas spēku un fizikas pamatprincipus. Šāda veida praktiska darbība ir ļoti aktuāla cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo sniedz iespēju ar tausti izzināt to, ko iepriekš bijām zinājuši tikai teoretiski. Jaunieši sadarbojas savā starpā un palīdz viens otram labāk saredzēt vai sataustīt objektus. Man ļoti patika šis zinātniskais centrs, man ļoti patika, ka daudz ko varēja aptaustīt, izmēģināt, bija dažādi eksperimenti, kas saistīti ar fiziku. Vislabāk man patika tāds, atrakcija varētu nosaukt, kur tā kā īsti nav gravitācijas, un tur viņā sēžot var iet uz priekšu un palikties, un tad var just to, ka nav gravitācijas, jo tu daudz lēnāk krīt lejā un kādu laiku esi gaisā. Labi, paldies, ļoti jauki. Jā, tad tu pastāstīji, kā tev gāja šajā zinātniskajā centrā, vai tev patika, kas tev patika visvairāk? Diezgan interesanti. Esmu šeit pirmo reizi, un man patika, ka viens jau stāstīja kā priekšnesumu. Somu valodas nesaprotu, bet tie skati, ko viņi rādīja planētas, skaisti. Jaunieši arī planējuši savu gastronomijas tūri, jeb vietas, kur garšīgi un sātīgi pāriest. Helsinkos baudījām pilsētu, apskatījām interesantas vietas un arī apmeklējām blakus salas. Un jau 3. jūlijā devamies mājapceļā.